Te nedrīkst, jā? Šodien es te stāvēšu. Šī vieta ir vienkārši aizņemta, jā? Labi. Jūs varat iet vai nu iekšā? Vai iekšā pilnīgi? Jā. Bet tad jau es nevarēšu to procesu. Jūs varat vēl lejas, droši. Mēs blakus nevaram stāvēt. Nē. Nesmuki pa televīziju izskatās. Tā. Nekautrēju, droši. Lejā tur ir daudz. Ko tu mēs saistīsim lieku? Tāpēc viņā pietiekā to referendumu uztaisīt. Vai tagad esam 54 pēc samaksāt? Jā. Es pēc sājiem saistīju. Nenopēc. Tas vajag 700 tūkstoši. Nobalsošana 51 teritoriju. Gaidīju tā procesu. Gaidīju, tā izskatās normāli. Tur nav jātīkli, tur ir es neļauju pēc vīdiem. Jā, tas ir. Vajag paiet lokā. 2000 tie Krievi pie sajums un rakstāt steidzam. Es iestāju aizgāju pa vismāku. Es mobilu aizjūtu mājās arī, bet mašīna nav kojas. Vakar es braucu, bet nav mašīna. Aizvārds tā problēma, tas ir. Mēs vēl kā? Laimīgi palikumu visiem melku kalpotājiem, kas apsargā sistēmas valdību un tā tālāk. Dīts nav. Jā, arī tā brauc darbu. Visa vāna. Tas nav galvenais. Nu labi, sāksim. Nu jāpārbaud pēc sarakstiem. Paldies visiem pārstošiem, paldies, ka sanācāt un atbalstāt šo akciju. Akcija pret mūsu tautas kalpiem, pret tā saucamiem tautas kalpiem izvēlētiem deputātiem. Viņi ignorē tautas viedokli un pieņem lēmumus daudz, kādu vien viņi paši izvēlās. Būtībā problēma ir viena. Viņa ir ļoti akūta un plaša un dziļa. Un tā ir visu mūsu izvēlētie deputāti, tā saucamie tautas kalpi. Viņi nepārstāv tautu. Jau nākošā dienā faktiski pēc izvēlēšanas viņi sāk darīt to, ko uzskata par vajadzīgu. Neprasot tautai atļauju, neprasot tautai piekrišanu, neprasot tautai viedokli. Tas skar arī ļoti svarīgi jautājumi, tas ir finanses un banka jautājumi. Kāpēc Latvijā ārzemju ienākušās bankas dzīvo tik labi, tik zaļi būtībā, bet valsts iet lejā? Faktiski vienīgā valsts banka, tā Hipotēka un Zemes banka, kas ir palikusi, viņi to grib pārdot. Viņi nav veidojuši referendumus, viņi nav veikuši aptaujas, vai Latvijas iedzīvotāji ir ar to mierā.
Pirms gada mēs apkopojām datus. Vai zina kāds, cik procenti kaut vai no otrā pensiju līmeņa naudas atrodas valsts bankā? Un cik procenti naudas atrodas ārzem bankās? Vai kāds zina šos ciparus? Izskatās, ka neviens. Tā ir statistika, oficiāli pieejama statistika, kas bija pirms gada. Visu mūsu pensijas, visu mūsu valsts iedzīvotāji, ne tikai pilsoņu pensiju, otrais līmenis valsts bankā, hipotēka bankā, atrodas tikai 4%. Tikai 4% un 96% atrodas ārzemju bankās. Ar šo naudu ārzemju bankas rīkojas kā grib. Viņi taisa projekts ne Latvijā. Šī nauda strādā nevis latvieši vai krievi, bet Latvijas iedzīvotāju labā. Viņi strādā ārzemēs, pārsvarā. Un līdzīgi bija arī pirms 3 gadiem ar Paregs glābšanu. Vai atcerās kāds, ko teica Godmans ar saviem kolēģiem? Kad viņam prasīja, kāpēc jāglāb šī banka? Vai atcerās kāds viņš teica to pašu būtiskāko? Viņš teica, ka ir jāglāb. Viņš teica, ka ir jāglāb banka. Es atvainojos tehniskas problēmas. Viņš teica, ka jāglāb banka tāpēc, ka šajā bankā ir izvietota valsts un pašvaldību nauda. Kas lika šiem deputātiem par šiem gadiem valsts naudu, pašvaldību naudu, tas ir visu mūsu kopējā nodokļu naudu un vispārējo izvietot svešās bankās, ārzemju interventu bankās. Viņi paši to bija nolēmuši. Tas varēja būt jau iepriekš paredzēts solis, ka Latviju novest parādu verdzībā. Un tā bija absolūta motivācija, kāpēc bija jāglāb šī Paregs banka. Pirms gada, 8. novembrī, ir dokuments. Mēs iesniedzām Saeimas deputātiem aicinājumu, lai viņš šos valsts kontus, pensiju naudu un pārējo ievieto valsts bankā un izņem no ārzemju bankām. Pagāja vesels gads, un viņi neko neizdarīja. Viņi atsūtīja veselu kaudzi ar atrakstīšanos, ka jā, viņi piekrīt, ja bija jāizvērtē tas viss, bet arī neko neizdarīja. Vienīgie, kas bija par valsts līdzekļu izvietošanu valsts bankās, bija Nacionālā apvienība. Bet, diemžēl, arī viņi neko nav kustinājuši šajā sakarā. Tāpēc šodien Pilsoniskās nepakļaušanās kustība, ko uz doto brīdi veido biedrība Antiglobalisti un biedrība Gustav Celmiņa centrs, mums tas viss ir apnicis un mēs iesniedzam ministru kabinetam un Saeimai ultimātu, prasības ultimatīvā formā. Tad es skaidri nolasīšu šīs prasības. Latvijas Republikas ministru kabinetam, Latvijas Republikas Saeimai ultimāts. Jau gadu atpakaļ Saeimas deputāti tika aicināti valsts un pašvaldības līdzekļus, kā arī nodokļus un visu līmeņu pensiju naudu izvietot tikai un vienīgi valsts bankās vai valsts kasē. Tā ir vēstule Saeimai 2010. gada 8. novembrī. Gada laikā nekas nav izdarīts, un lūk ir rezultāts. Latvijas Krājbankā noguldītie pašvaldību līdzekļi ir pazuduši uz neatgriešanos. Mēs esam jūs, deputātus, aicinājuši ar jums, deputātiem, runājuši, bet rezultātu nekāda. Tam jādara gals. Tāpēc mēs, apakšā parakstījušās organizācijas un privātpersonas, kategoriski pieprasām. Pirmais. Nekavējoties beigt noziedzīgo patvaļu un pārtraukt valsts akciju sabiedrības Latvijas Hipotēka un Zemes bankas sadalīšanu un pārdošanu. Otrais. Līdz 2012. gada 30.
31. martam izveidot vienotu valsts komercbanku, iespējams uz jau esošās hipotēku un Citadeles banku bāzes. Trešais. Ar likuma spēku noteikt, ka ar 2012. gada 31. martu visiem pašvaldību, valsts uzņēmumu, valsts akcijas sabiedrību, institūciju, slimnīcu, skolu un citu banku kontiem ir jābūt izvietotiem tikai un vienīgi šajā valsts komercbankā vai valsts kasē. Tas attiecas arī uz visu līmeņu pensiju kontiem, ienākumu un citiem nodokļiem. Ceturtais. Pārējās mūsu valstīs strādājošās bankas drīkst strādāt tikai un vienīgi ar privāto sektoru valsts noteikto likumu rāmjos. Prasību neizpildīšanas gadījumā tiks veiktas plaša mēroga protesta akcijas. 2011. gada 9. decembris. Pilsoniskās nepakļaušanās kustība, biedrība Antiglobālisti, biedrība Gustavs Zelmiņa centrs, un šeit varēs parakstīties visi klātesošie, kas to grib. Pats beigšu, vārds mūsu nākošiem runātājiem. Darbie draugi, 20 gadus jau būs muļķos. Un muļķos vēl ilgi, ja mēs nesapratīsim, ka galvenais ir cīnīties pēc viņiem visiem. Pēc visiem šitiem malačiem, kas 20 gadus mums stāst, ka mums ir kaut kāda ārzemju ienaidnieki. Mums ir tie ienaidnieki, kas ir mūsu pašu tautieši. Un visi dabūji ārzemju un šejienes pilsonībā. Mēs nevaram ar viņiem cīnīties, jo viņi ir tautieši. Viņi galu galā tomēr būtu jāatņem ar viņiem tās pašas balsties, tāpēc iespēja muļķos, jo viņi strādā ārzemju ilgdienās interesēs. Kas tas var būt par Latvijas pilsoni, kur šeit nodzīvos, kas 30, 40, 50 gadus? Viņš šeit redz Latviju pirmo reizi mūžā. Kāpēc mēs viņus laižam iekšā vispār pie varas? Mums vajadzēja dabūt viņus ārā no varas, lai viņš sēž un skatās, vai atkal lai viņš atstāja visu šeit mums, to, ko viņš kādreiz ir savāds aizvāc uz turieni. Kāpēc viņš atbrauc šitā viesos, iznīcina mūs un turpina savu ļaunprātīgo darbību pret mūs visiem? Mums nav ienaidnieki. Mēs visi esam cilvēki. Mūsu intereses ir cīnīties par cilvēcību. Kāpēc mēs ļaujam visiem muļķiem mums stāstīt pasauli? Kāpēc ļaujam mums neidot citam ar citu? Mums jādzīvo draudzīgi un kopā jāatskās uz vienu kopīgo ienaidnieku. Pret to, kurš neievēro Latvijā kārtu. Tas, kas ievēr dažādas idejas, tas, kas viss pasaks no rīt līdz vakaram stāst. Vai jūs esat kāds dzirdējis, ka televīzorā kaut ko iecīgu stāst? Nepārtrauktu, nečuguru, atklāt sakot. Kad mums vajag visu šito šausmīgo mistifikāciju, šitās pasaks par visu? Mēs tak redzam, kas notiek. Mums jāsaprot, kāpēc tas notiek. Tad padomāsim visu, kāpēc tas notiek. Un cīnīsimies par to, lai mūs nemalčotu. Jo mūs muļķoja 20 gadus, un mūs muļķos, kamēr mūs iznīcinās. Vai Laska kādreiz teica? Vai červūs uzkost? Ja sajam, es jāpatrunāju visu. Mūsu tehnika nav sevišķi par labāk, ja laika apstākļi nepanēs. Es ceru, ka nepanēsīs arī tie, kas dzird un saprot to, ka mēs saprotam, ka mums muļķo. Mēs tikai ārkārtīgi zolīgi un pieklājīgi esam. 20 gadus mēs klausamies, kā mums stāsta pasauli. Vai mēs varējām iedomāties tādu muļķību? Es jau tajā laikā teicu, ko mēs darām? Vai mēs drīkstam iet atpakaļ vēsturē? Mums tad jāiet uz priekšu. Vēsture nav priekš mums. Vēsture jāmācās, no vēstures jāmācās, nevis vēsture jāmācās. Vēsture ir pagājusi, no tās vajag izdarīt secinājumu. Bet nē, mēs viņu atkārtojam un atkārtojam. Un atkal ielīdam atpakaļ savā pakaļā. Prasti izsakot. Mums vajadzēja iet uz priekšu un beigt arī šito māžošanu. Galu galā. Ko tad mēs gribam? Mēs gribam sev pagāt, mums kā tas neizdodas, tad vienkārši tur iesim bojā. Mums jāiet uz priekšu un jāturpina cīnīties. Bet tikai uz priekšu nākotne mums ir nākotne, nevis pagāt mums vajag. Darbie draugi, cīnīsimies par to visi kopā. Mēs tieši uz to, mums jāuzvar. Paldies par uzmanību. Nākošais runātājs. Lūdzu, drošāk, izsakies savus domas.
Nu, mīļie tautieši, tā Kārlis Kulmans teica, ar lamāšanos nekur nesasniedz. Un ja mēs nezināsim savus centus, ja nezināsim pagātni, tad mums nav nākotnē. Es skatos plakātu valsts nauda valsts bankā. Vai mums valsts ir? Mums šodien jautājums. Vai mums teikt tik daudz policistu, militu policistu formāts apsargā? Un tāpat laikā jūs acu priekšā tiek izlūktīta Latvijas valsts Krājbanka, vecākā banka, kas ir akciju sabiedrība. Mēs pārkāpjam likumus ikdienas. Cik tā mēs esam te savotīgi? Mēs izlūkījām Banku Baltiju, un arī te bija tik daudzi tautas sanākuši Lavents un viss ko. Tagad Lavents ir attaisnots, Freimans ir attaisnots, jo likumi pastāv viņu pusē. Arī šodien pasakiet man uz kāda likuma pamatā Berezovskis sēž Krājbankā. Viņš ir akcionārs. Kutuks varēja atņemt licenci darbībai, bet viņš nevarēja privatizēt sveču īpašumu. Viņš ir pārņēmis īpašumu, par kuru mēs visi maksāsim no mūsu nodokļu, no šito pašu mūsu policistu algām, lai viņi nesaņem tik, cik viņiem vajadzēja Kārļa Ulmai laikā saņemt. Lai viņi 7 vietās strādātu. Mums budžetu tiek vienkārši izlauktīti. Sapērknes sēdes pēskaļspāk. Valdībai jādod atskaiti. Dabraucīt, dev valdības atskaiti. Nedev. Nu tāpat arī tagad budžetu pieņem, atskaiti nedod. Vilks paņēma atkal vienu kredītu. Mums ārreiz parāds 46 miljārdi. Paprasiet saviem bērniem mājās, lai viņi pareicina 41 miljārdu. Kad mēs tos atdosim? Varam mēs tāds atdot. Nav iespējams tāds summu atdot. Mums jāstādā vismaz 10 gadu bez algas un bez pensijas. Ir kādi jautājumi? Lūdzu, nākat pie Latvijas Zemnieku savienības. Mēs tātad tur saimā uzdodām. Pie Latvijas, pie Latvijas Zemnieku savienības. Paldies! Ipotēkas devas bankas tika veidota, lai Latvijas paša veidot savu personīgo kapitālu, uz kura bāzi varētu attīstīt Latvijas ekonomiku, lai tā ir mūsu ekonomiskā augstspēja. Mēs lūdzu kādreiz ilgīgi visi, vai tie, kas pilvada, vai tie, kas viņus vada, lai pilvāstu savus sabadas, no valstī nepuliktu mērķi, visi tiek izsainiekot. Ielaietās pēdējos mājas, mēs domājam, ka mainīsies, viss turpinās. Turpinās ar aizvērtām acīm, mierīgi klusu, trešā banka, aiziet uz gruntu un tie klusēs. Nav vainīgo, neiesako neizsīt savu dienestu. Man ir jautājums, kāpēc viņam maksā algas tikai kantoniem dienestiem, kur ir jāuzvaras banka? Kuri mūsu ministru kavalēs? Viņi neiet par to neatgīvu. Mēs tā nevaram turpināt vienkārši. Tāpēc jūs iet tos sliedēt, un viņš nedomā nemainīt kursu. Mīļie tautieši, visiem ir jāicina, jāstāsta tautai, kad visa tūkības turpinās, kad jaunums pieaug spēkā, un nekas nemainās. Mums kā māle acis ir izstāstēji. Mūs apvārdo, bet patiesība daudz skarbāka. Paskatieties savos mokoļus, jūs esat daudz pieaug. Nē, viņš jūs tās pārāk. Mūs augākais jaunas ir žildības. Tā viens īsti teica, viņi māk tikai aizņemties. Un pēc tam māsu konsolidēt. Un vairāk nekā. Viņi ir ekonomikas, Latvijas ekonomikas grāvēji. Tur nav godīgu cilvēku, ļoti maz godīgu cilvēku tur ir. Šis viss, mielais kantoris strādā tikai uz personīgo privāto biznesu. Balss ir iebāzta kabatā un pārējie tiek pārvērst par vergiem. Es aicinu visus celties, mosties, aicināt tautu, atvērt acis, izglītoties, savienoties, saliedēties un ielaist pašiem ieviest šai zemē kārtību. Paldies! Nu, kas vēl izcīnīties? Labdien, tauta! Es abrīnotu tautas gudrību, kurā
atlaisto Saeimu paņēma un vēlreiz ievēlēja. Vai nedēļ pie tā padomāt? Jau cik gadus, es atceros, no 90. gada, tādi kā Gudmaņi izlaupa Latviju. Un drošības policija uz to nereaģēja. Tad mēs kas atpakaļ pie prokuratūras iesniedzām iesniegumu, lai attiecīgās personas tiktu tiesāts, saņēmām atbildi, ka noziedzību pašām nav. Tad ir pašā dienā iesniedzām tiesā, ka tiesa vispār neatbildēja, pat neatrakstījās. Kaut gan faktiski pat ir tiesa, lai ievērot likumus un vispār jau. Būtībā es pat nezinu. Viss tā sistēma, kas Latvijā pastāv praktiski ir jānomaina. Visa iekārta. Šī nav demokrātija, katrā ziņā. Bet gan paražas šķiras veidojums, kas tiek balstīts uz cilvēku muļķību, lēticību. Vispār jau. Vispār te nav ko runāt. Andri. Ultimāt realizēsim nebūs atbildi rīcīgi. Viss? Un varat to Šiškinu atkal bāzt cietumā, tāpēc, ka man pie kājas ir. Tāpēc, ka man sieva tagad mācās vācu valodu, lai braukt uz Vāciju strādāt. Un tas nebūs bez sekām. Tāpēc, ka Šiškinam iereiz piegriezīsies. Un to es saku nopietni. Viss. Labdien, Latvija! Okupētā kolonija Latvija! Mīļā tēvzeme, mūsu ceļi, bagātība, biedru un atcītā zeme. 12,000 gadus, vismaz, šeit mūsu ceļi dzīvojuši. Šeit mēs esam aruši, šeit mēs esam vējuši. Šeit mēs esam ražu vākuši no savas zemes, savas mājas tēvus, no saviem bērniem, no saviem ozoliem, no savām skaistās dabas. 20 gadu laikā tas mums ir bijis nozagts. Tas ir izdarīts ar sistēmu, ar otru sistēmu. Ar ciltību, pirātu un tādu valdu. Viņš ir viņš savu tārā, vai nāk zem ultimātu? Pareizāk sakot, tas ir tos. Nekās zem ultimātu. Pirātu un tādu valdu. Jā, tikai parasti. Tāpēc es gribu tomēr aicināt. Nevienu šeit nekādu. Tāpēc tad mums neizdosies. Vienīgais ceļš. Mēs esam zinātniski izstrādāti metodas, kāds būtu savs mēnes, savs resursus, kāds būtu savu tautu atpakaļ mūsu zemē, lai mūsu bērni šeit varētu kuplas ģimenes veidot, lai visi tautinātu, mūsu tautas sievietes, būtu brūces, lai bērni dzīvtu pakšķēdā un lai ekoloģiski atkal būtu vide. Un to var izdarīt. Atceroties divas lietas. Pirmā ir, ka mums ir jāmīl vienam otru. Otrā ir, ka ir jāizveido sava sistēma, absolūti un pilnīgi kompetenta sistēma, kur pilnīgi viss tiek aizsargāts. Un nekādas svešinieki nevar nokļūt pie varas. Tikai un vienīgi tautas pārstāvji. Tas mums ir sakārtots. Jau sistēma ir izlietots. Lūdzu, izlietojiet. Salvor Kuršvīgs saucās. Ja jūs Googlē, YouTube'ā ievadīsiet meklētāju vārdu Salvor Ievadkurs, jūs viņus visus atradīsiet. Un 2 nedēļu laikā, ja paskatīsiet internetā, neklāties kursos, jūs zināsiet pilnīgi visu, kā rīkoties. Mēs varam sakārtot šo zemi dažu mēnešu laikā. Bet nesavu šādu. Tās ir lemats. Naidu mēs nedrīkstam kurināt. Mums ir pārāk maz. Mēs esam labi, ja palikuši kāds 100,000 tautieši, kas vēl ir spējīgi ienasundā veseli vairoties. Mēs
radītu nevienu pati, tikai mīlestību. Mīlestības tīrā enerģija. Tā mums ir, ja tās pieslēdzieties, ar to bagātinieties un mācieties. Jo tas ir mūsu zināšanas, kas atdod mums atpakaļ mūsu centēlu zemi. Mūsu centēlu bagātību, ko viņi mums šeit ir iekļājuši un ielogojuši. Mūsu ekoloģisko taiso. Savu ierados. Un Kristīnā janvāru būs mīnēta. 20. janvāra. 38 naudiniekiem. Mēs jautājām, lai mums tālāk zinātu, vai mēs varam tā darīt vai ne. Pirmā daļa. Pasakiet, brīja cilvēki. YouTube kanālā. Mums likums, lai mēs zinātu. Mums likums, lai mēs zinātu tālāk. Kanālā. Jūs varat redzēt 19 video. To 13. janvāra. Puisis ar masku līdz šeit. Nepievaru. Nē, bet teiksim tā. Bet viņš pusstundu jau stāv. Viņam jau tikai brīdi. Un, protams, ja nemierinieks ir varonis. Likums paskatīt, lai mēs pastītos plaši, mēs zinām. Jo viņi nostājās un teica, iestādā, mēs un tas labāk mūsu naudu. Mums ir pašiem sava valsts. Mums ir pašiem sava centrāla valsts, un mēs varam drukāt tik naudu, cik mums vajag. Un nekāds nebrauks šeit nav un nebūs. Jo mēs nonākam līdzi šeit. Un pēc nedēļas būs Ziemassvētki. Mēs jau tā miermīlīgi stāvam. Būs Ziemassvētki. Mēs noņēmām. Un tums atkal. Mēs nestrīdēsimies. Mēs varētu pastrīdēties, filmēt labi. Jo mēs esam gudri. Un mēs mīlam viens otru. Un mēs mīlam visu. Jākutīs stāvā, jūs! Barikādi notiekā. Mēs svinēsim vienu paldies svētku. Lai mūsu mīlestības enerģija un kopība ļautu un visu tūkstoši atstāstīt. Ultimāts ir parakstīja visi, arī klātesošie, kas vēlējās. Un tagad es ar Igor Šiškinu, kā šo divu biedrību pārstāvi, mēs iesim iesniegt šo ultimātu šajā ēkā. Arī šīs simboliskās karātavas, kā dizaina objekts, mēs esam jau norādījuši, ka tas ir kā dāvinājums valdībai un Saeimas deputātiem. Lai viņi pirms kaut ko lēmi, pirms kaut ko nolēmi savās sēdēs, padomā par to, Nesauc, mēs normāli visu tagad mēs iesim iesniegt šo dokumentu. Visu aprunājāmies. Tie, kas grib filmēt, visi jau nevarēs, diemžēl nevarēs nākt, bet tie, kas gribēs filmēt, nofotografēt, iespējams, policijas pārstāvji to ļaus darīt. Tad tie, kas grib fotografēt un filmēt šo vēsturisko brīdi, tad varbūt varam iet iekšā. Kamēr tad poliķi ir cilvēki, poliķiem darba nebūs poliķi. Mēs gribējām iesniegt notu un arī rādījumu. Šeit ir gardarāvot, ka reiz iekšējais telefons. Jā. Tur ir sarakstījuši pazvaniet, iznākums pretī pieejams. Māri. Mēs gribējām piezvanīt. Kam tas ir? Tie no ielas iesniegt. Mēs gribējām
Jā, vai varēsiet arī uztaisīt? Šis nav labi. Jā, mēs pagaidīsim. Tā, un te ir vēl viena lapa dāvina. Tas dizaina objekts vienkārši dāvinājums, atpakaļ adresīt jāvarādīs. Kabinets saimē dāvina dizaina objekts valsts un tautas atdevēja pašu konkuršanās. Viņš laukās nav simbolisks karādās. Lielas. Dāvinātās pilsoniskās nepakļaušanas kustība. Vai ir vajadzīga atpakaļ adresi? Jūs viņu liksim kā pārši? Jā. Jā, diemžēl nevarēs. Varbūt viņi tur var uz radio. Kā es viņu izkautēju, lai es jums viņu nokopēju? Diemžēl Varbūt tas paņemam fotokopiju vienkārši, fotoaparātu. Tā, jā, bet zīmoklis jums uz fotokopijas nav Nē, zīmoklis varbūt augšdaļa ir savs. Augšdaļa ir savs. Bet tad jums viņš labi nokopē. Labi, es iešu nokopēšu. Un otrs ir par dāvanas pieņemšanu. Dizaina objekts valsts un tautas atdevēja laukā. Šo arī mēs gribētu. Šo es varu pieņemt, bet par dāvinājumiem gan es īsti tā kā nezinu. Labi, jūs varat tagad no pagaidiet šito, tad es viņš nokopēšu. Pagaidiet, labi, es uzzināšu. Šo man darīt, jā, labi. Žāvēju. Jā. Tā, es tikšu šeit, jā? Jā. Par to saņemt, par to dāvināšanu. Es pazvanīju komunikāciju departamentu, un viņi tad nāks un tad ar jums tur runāsies, jo es... Tagad, jā? Jā, es varu sazvanīt, jo es varu paņemt tikai kā lietvedis jūsu iesniegumu šī gadījumā ultimātu, jā? Vispār smuki izskatās tas tas... Lai, cik skaists mākslas darbs sanāca. Tā, šodien mums ir 9. Tā. Lūdzu. Jā, un tad pagaidiet komunikācijas departaments ir atnāks un tālāk, jā, padod. Un uzlēšanās? Un kas tu to dāvinu sanāca? Atnāks komunikācijas departaments. Viņa dāvina, nebija kukuļus. Tas nav kukulis? Tā, tas nebija kukuļus. Mādē. Iedod viņam maiz kukuļus. Viņš nebūs. Viņam trūk. Mums kaut kā interesanti sanāk, mēs skājam arī uz Saimu. Arī deputāti tieši tajā brīdī, kad bija tieši pirms tam beiguši savus sēdes, vai jau beiguši savu darbu. Pašlaik arī tukši ministru padomu. Bet viņš vajadzētu būt normālai darbdienai, vismaz līdz 5, ne? Nē, ministri jau sēž arī ministrijā. Sakiet, tā mums to dāvu, un neviens cilvēks nenāk. Un es te zvanīju arī. Ko jūs vispār negribas no matas? Ko jūs domājat, jūs tās karātos nesīs iekšā? Taču nenesīs niec tās karātos iekšā. Nē, saprotiet. Jūs tas ietnāc parakstīt, ne? Nē. Mēs iesniedzam ultimātus, kabinetu un Saimai. Viņi pieņēma, replīši, zīmotis parakstīt. Mēs arī dodam kā dāvinājumu. Bet jūs varat dāvu dodot Nē. Viņa teica, ka viņa aizies, jo viņa pati nav tiesīgā lemt šo jautājumu, aizies pakonsultēties, bet viņa, reikais 2 reizes zvanīja to numuru 839, tur censēja klausu un neviens nenāk. Vai jūs nevarat tur kaut ko? Ārā būs nokļūst. Jo, Kāpēc jūs sakāt? es nezinu, 839. Bet, tūlīt beigsies darba diena, un tad, vārds sakot, mums ir vajadzīgs tā, vai jūs pieņemat, un parakstaties, ka pieņemat, jeb arī atnāk kāds un parakstās, ka atsakāmies pieņemt dāvanu, un arī parakstās. Tas ir vienīgais.